Sabilas viena no odziņām pavisam noteikti ir vecpilsēta ar savu šarmu. Lai to nosargātu, biedrība Sabilas attīstībai pirms vairākiem mēnešiem pašvaldībā iesniedza sarakstu ar vidi degradējošām ēkām, kurām būtu jāpievērš pastiprinātāka uzmanība, lai tās nebojātu pilsētas tēlu. Arhitekts Andris Alksniņš izveidojis arī apskates objektu ar vīziju, kādai būtu jāizskatās Sabilas vecpilsētai. Viens no mērķiem bija saglabāt Sabilas vecpilsētu, un tādā veidā mēs arī apkopojām šīs, teiksim, mūsuprāt, vidi degradējušās ēkas, izveidojot tādu tabulu, kur bija 3 krāsu princips, un, kā jau pieminēja, sarkanais ir tas, teiksim, visapdraudošākā ēka, kas ir jau sasniegusi, mūsuprāt, grausta statusu. Jāņem vērā, ka ļoti daudz ēku, kas ir iezīmēta sarkanā krāsā, pieder arī pašvaldībai. Talsu novada būvvaldes vadītājs un Talsu pilsētas arhitekts Emīls Gulbis stāsta, ka laikā, kad viņš uzsāka darbu būvvaldē, apbūves noteikumi vecpilsētu aizsardzībai aizņēma aptuveni pusi no A4 lapas. Taču tagad tās jau ir 10 lapas, kur sīki un detalizēti ir aprakstītas darbības, ko drīkst un ko nedrīkst darīt vecpilsētā. Tātad pašlaik spēkā esošie ir jau ļoti strikti noteikumi, varētu teikt diezgan līdzvērtīgi kuldīgas vecpilsētas noteikumiem, un līdz ar to mūsu mērķis ir šīs ēkām, kad būs šīs vērtības noteiktas, attiecīgi arī noteikums gradēt, un noteikums stingrāk noteikti vairs nevarēs būt, bet tikai noteikumi tiks atvieglot ēkām, kurām ir mazāk vērtība. Tās divas valsts nozīmes kultūras pieminekļi vēsturiskās vecpilsētas Talsos un Sabilē, tā ir pietiekami liela vērtība Talsu novadam, līdzās reģionālas nozīmes vecpilsētai Valdemārpilī un vēl 2 piekrastes ciemi, Koščuks un Sīgreks, kur savukārt ir kā cita tipa, tā kā vēsturiskās liecības, kuras, es domāju, mums ir par to jārūpējās, un lai par to kvalitatīvi rūpētos, šī inventarizācija ir tāds izējas dokuments, uz kuru var balstīt tālākās darbības pašvaldība. Taču 4 deputāti balsoja pret inventarizāciju Sabilas vecpilsētā, jo uzskata, ka būvvaldē šobrīd pietrūkst kapacitātes, lai pildītu jau esošās pamata funkcijas bez inventarizācijas procesiem. Otrs iemesls bija tas, ka šis process, kā viņš ir nonācis līdz domai, nav pareizs un nav atbilstos mūsu pašu noteiktai kārtībai. Un trešais, un es pat teiktu pats galvenais, tātad mums ir nepieciešams finanses. Tas ir ilgtermiņa plānošanas dokuments, no kura mēs varam saglabāt šīs vēsturiskās vērtības un arī paši vadīties, bet ne šajā brīdī, jo man liekas, ka šis nav prioritārais darbs. Pēc inventarizācijas un jauno noteikumu pieņemšanas nevajadzētu baidīties uzsākt būvniecību pilsētas vēsturiskajā centrā. Tieši pretēji, tas tikai uzlabos vēsturiskā centra kopējo tēlu. Laika posmā aptuveni no 50. līdz 70. gadam pagājušajā gadsimtā Sabilas centrā tika nojauktas aptuveni vairāk kā 20 ēku. Līdz ar to mums ir izveidojušies tādi pilsētbūvnieciskie robi, kas šo monolītumu mēs esam kaut kādā veidā pazaudējuši vēsturisko pilsētbūvniecisko situāciju. Un, ja kāds tiešām apņemās uzbūvēt kaut ko jaunu, šajos tukšajos robos, tas jau būtu pat apsveicami. Esošā situācija ir tā, ka cilvēks grib veikt kaut kādas darbības, pieņemsim, mainīt logus, krāsot fasādu un tā tālāk, viņam pēc būtības jāveic arhitektūras mākslinieckā izpēte pašam par saviem līdzekļiem. Tagad šā situācijā pašvaldība jau būs šo soli izdarījusi, un viņam būs jau uz inventarizācijas pamata, viņš varēs iesniegt ieceri. Tātad tas krietni atvieglo iedzīvotāju darbu. Inventarizāciju veiks tikai no ēkas ārpuses, un tās rezultāti palīdzēs iedzīvotājiem saprast, kādā stāvoklī ir ēka, kādas ir tās vērtības un kas jāievēro, lai tās pasargātu. Šāda veida inventarizācija jau ir veikta Talsos, kur būvvalde īpaši seko līdzi vērtīgajām ēkām, lai nenotiktu noteikumu pārkāpumi. Līdzīgs princips būs arī Sabilē. Nicata Anna Stariņa, Ģirds Grenevits, Terēze Matisone, TV9 Pakalni, speciāli RTV.